Šī ir Laureta Candles sveču ražotne, precīzāk būtu teikt darbnīca, jo mēs sev pozicionējam kā rapšu vaska sveču lējējus. Mums neizmantojam lielas iekārtas, vienīgais, kas mums, teiksim, no tādām, kas nav roku darbs, tas ir tikai kausēšanas katli. Tas ir arī viss pārējo mēs darām ar rokām. Rapšu vaska sveces. Kas tas ir? Jo mēs esam pieraduši pie bišu vaska un pie tām parafīnas svecēm mākslīgām, ko veiklā var nopirkt. Kas ir šīs? Rapšu vasks salīdzinoši jauns produkts. Viņš ir līdzīgs vairāk atpazīstamajam sojas vaskam. Galvenā atšķirība ir izejvielā. Ja sojas vasku ražo no sojas pupiņām, tad rapšu vasks ir cietināta rapšu eļļa. Bet kā līdz tam vispār jūs nokļuvāt līdz šai idejai? Līdz idejai mēs nokļuvām 2 gadu laikā. Mūsu biznesa gaita sākās ar sveču liešanas piedarumu tirzniecību, jo tad, kad es izlēmu izbeigt mācības Latvijas Lauksaimniecības universitātē, tad pagāja kāds laiks, kad es domāju, ko tālāk darīt. Un vienā dienā domāju, ko Latvijā varētu ražot. Un nezinu no kurienes, bet man radās doma, ka tās varētu būt sveces. Un tālāk attīstot to ideju, internetā atradu, kad Amerikā ļoti izplatīti ir sveču liešanas piedarumu internetu veikali. Viņi bija ļoti milzīgi un daudz. Un līdz ar to radās tāda nojauta, kad Latvijā tas arī varētu strādāt, jo tad it kā tas jau bija, bet salīdzinoši ar tiem Amerikas vērieniem mums tur bija tikai daži veikaliņi. Un par viņu atrasto biznesu var teikt, gan smaržīgs, gan arī jau veiksmīgs. Attīstamies. Un liekas, ka iet labi. Jo arī tagad esam pieņēmuši arī darbiniekus, kad vairs paši netiekam galā, un tas jau tad arī liecina, kad viss iet un attīstās veiksmīgi. Labi ir. Darbojamies ļoti cītīgi. Sākāt jūs divatā tikai? Jā. Saimnieks idejas autors, es idejas izpildītājs. Pirmā jau ir vēlme vispār kaut ko darīt. Un tad jau, ja ir ideja, tad jau uz priekšu. Šeit ir mūsu pirmā svece. Kad mēs izdomājām, kad radās tā ideja par to sveču ražošanu, bet pirmais biznes mums bija sveču liešanas piedarumu tirzniecība. Un pirms mēs tās precīzi pasūtījām, mēs izdomājām, ka no pārpalikumiem pamēģināsim uztaisīt kādu sveci paši. Un šeit ir parasts koku vilnas diegs. Es domāju, ka tā svece noteikti nedeg pārāk labi. Ja teiksim, mēs izmantojam tagad Vācijā ražotas kvalitatīvas daktus, tad to jau var redzēt atšķirību jau pat. Bet tā tagad, kā lai saka, būs jūsu uzņēmuma muzejā. Jā, to mēs noteikti, es viņu neuzdrošinos dedzināt, jo tagad esmu pieredzis, ka mūsu sveces deg ļoti labi un kvalitatīvi, un līdz ar to bail dedzināt. Bet apliecinājums sākumam ir? Jā, protams, es domāju, ka, teiksim, izaugsme, to jau var redzēt. Ja kaut ko mēs esam iemācījušies pa šiem gadiem noteikti. Viss sveču ražotnīte ietilpst pavisam nelielā telpā, kurā uz 2 plītīm kausējas vasks. Rapšu vaskas sveces jau iecienījuši tie cilvēki, kas ciena dabīgus produktus. Plus ir tas, ka tas ir dabīgs produkts, kas degot istabu nepiesārņots vasks. Gaiss no tā nepasliktinās. Un tas ir tas galvenais. Un, lai sveces iegūtu maigu aromātu, tām pievieno ēteriskās eļļas. Liešu ēterisko eļļu dabīgo. Tad eļļas arī, kas nāk klāt, viss ir dabīgs? Protams. Tā eļļa nāk klāt tajā traukā jau, kur ir? Jā. Viss šajā sveču izgatavošanas procesā ir roku darbs. Tā katra svecīte ir tāds lolojums. Par katru svecīti, kur ir ielieta, par to ir padomāts, ka ņem ārā, tad atkal viņu katru apskata, apčubina, un pēc tam vēl apčubina ieliekot kastītē. Kā jau Laura teica, ir tas būtiskais, ka tas ir tāds mīlestības darbiņš, ka tu tiešām zini, ka katru sveci, kā tu viņu uztaisi, aplolo, un ka viņi arī kādam gala rezultātā prieku nesīs. Un tad tu visu dienu tāds smaidīgs strādā.
Bet pavisam īsts mīlestības darbiņš ir sveču apgleznošana, jeb ziedu rakstu veidošana. Tie ir tepat Latvijas pļavās augušie. Katrs ziedlapiņš tiek pielīmēta atsevišķi. Uz katru augu ir rotiņas mērcienes. Ļoti lieliska prece, ko ārzemniekiem vest no Latvijas. Kārbiņā skaisti ar Latvijas dabā augušiem augiem. Cēsniece Dita Kļaviņa nelielajā darbnīcā tagad atradusi darba vietu un jauno uzņēmēju vēlmi atgriezties un veidot uzņēmumu savā pilsētā vērtē atzinīgi. Katrā ziņā viņi ir lieli maleči, ka viņi ir atgriezušies Cēsīs, it kā ar savu darbošanos, līdzot ienest kaut kādu dzīvību un arī uzņēmēju darbību Cēsīs, kas jau daudzu prāt ir kļuvusi par mirušo pilsētu. Bet te ir cilvēki, kuri tā kā ne tikai nav devušies uz Angliju, ja, bet viņi pat uzskata, ka no Rīgas var atgriezties Cēsīs un ka te viss notiks. Paši jaunie uzņēmēji stāsta, ka atgriezušies uz palikšanu, jo redz iespējas strādāt arī savā pilsētā. Kāpēc nepalikāt par rīdziniekiem? Pirmkārt, tāpēc, ka lielā masa, tas nebija priekš mums. Tas bija viens no galvenajiem faktoriem, un otrs bija tas, ka tā sirds kaut kā vilka uz tām Cēsīm. Un no tāda ekonomiskā viedokļa arī, teiksim, likās, ka Cēsis varētu būt piemērots tādai mazai ražošanai. Pirmkārt, dēļ izmaksām, kas, protams, ir salīdzinoši gan dzīvošanas izmaksas, gan teiksim, arī visas īres maksas un tādas lietas lētākas ir Cēsīs, un tā infrastruktūra ir salīdzinoši laba un nav tālu no Rīgas. Jā, bet šobrīd ir tā situācija mums valstī ir tāda, ka ļoti daudz jaunie cilvēki ir aizbraukuši prom uz ārzemēm. Kā jūs vērtāt to, vai šeit Latvijā, jūs piemērs to pierāda, ka var šeit arī pat Latvijā, bet kam tad ir jābūt tā uzņēmībai, lai šeit Latvijā varētu kaut ko riktēt? Galvenais jau jābūt vēlmei. Galvenais ir vēlmei, un tad jau kā visiem jau arī nav vienādi tie dzīves ceļi, kāds aizbrauc kaut kur citur un nosodīt kādu, kāds ir aizbraucis neņemos, un domāju, ka tas arī nav slikti, jo cilvēki aizbrauc, iegūst pieredzi, viņi varbūt atgriezīsies, jo, teiksim, ir tādi cilvēki, kur uzreiz pasaka, kad viņi Latvijā neatgriezīsies, bet, teiksim, arī ir daudz pazīstam jauni cilvēki, kur saka, kad viņi tā kā gribētu, bet viņi vēl nevar izlemt, vai viņi brauks apakaļ, vai viņi arī nav pārliecināti, ka viņiem būs ko šeit darīt. Bet es domāju, ka, ja cilvēks grib, tad var izdomāt, ko darīt. Tagad ir arī domas par attīstību un par eksportu. Doma jau sākās jau ar to, kad teiksim, salīdzinoši Latvijas tirgus ir maziņš, un kad gribētos skatīties arī tajā citu valstu virzienā. To jau arī var tagad redzēt, kad jaunās kastītes jau mums jau ir 3 valodās - krievu, latviešu un angļu. Bet mēs vēl gribam, teiksim, vēl kārtīgi apgūt Latvijas tirgu, varbūt saprast, ko mums vajag darīt savādāk, jo tad jau labāk mācamies mēs Latvijas tirgu, jo šeit ir vieglāk komunicēt, un ja rodās kādas kļūdiņas vai kas, tad viņas ātrāk var izlabot, jo tad jau tajos tirgos jau būs sarežģītāk. Jaunie uzņēmēji arī vērtē, ja ir veiksmīga ideja attīstīt savu biznesu, nav nemaz tik grūti. Nejūtu, kad valdība liktu kāju durvīs uz uzņēmēju darbību, bet, protams, vienmēr jau gribētos, ka varētu būt nodokļi mazāk un tā, bet tās jau tādas, teiksim, spekulācijas, jo visās valstīs jau tie nodokļi. Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, mums viņi nav tik milzīgi. Varbūt mums tas dzīves līmenis ir mazliet zemāks, bet tas ir arī saistīts ar cilvēku produktivitāti. Jo, teiksim, salīdzinot mūsu produktivitāti ar Eiropas Savienības vidējo līmeni ir zemāka. Varbūt mums ir jābeidz vainot valdību un jāmēģina pašiem kaut ko darīt lietas labā. Jo, valdība jau, ja mēs viņus kritizēsim, tas labāk tajā brīdī mēs darām kaut ko, kas attīsta mūsu biznesu. Tad jāpaļaujas uz saviem spēkiem. Jā, protams. Tagad esat Cēsīs, tad
Palicēji? Jā, viennozīmīgi palicēji un gribam attīstīties un dzīvosim un strādāsim cēsīs. Kā jūs redzat savā vīzijā, ko savu ražošanu nākotnē? Nu, droši vien pirmais ir tas, ka mums ir jaunas telpas ar laiku, varbūt vairāk darbinieki, lielāks apjoms, un tad jau arī viss būs. Jo tā galvenā doma, kad mēs gribam atstāt to roku darbu. Mēs, teiksim, protams, mēs gribam palielināt apgrozījumu, bet tas ir nevis uz iekārtu rēķina, kad nāk ārā no mašīnas 400 sveces, bet tieši ar roku darbu, kad ir tas ielikts tas cilvēciskais iekšā. Tas nozīmē, ka būs darba vietas. Mēs tā ceram. Mēs strādājam tajā virzienā un, protams, domājam tikai to pozitīvāko. Jo savādāk jau nav jēgas. Ja mēs domājam, ka mums nekas nesnāks, tad jau mēs šeit nebūtu.